Dienas garumā ar velosipēdiem veikti 50 km pa Lejasciemu pagastu, pa ceļam izzinot vēsturi, apmeklējot dabas objektus, padarot arī labus darbus. Tāds bija pirmais šī gada velo eko brauciens biedrības Jumata īstenotajā projektā Minies globāli. Mēs braucējus satikām mežā Gaujas krastā. Tagad esam pie Sēravota Lejasciemā, kur tiek ielikts slēpnis. Tas pats geokečings Lejasciemā novadā. Tas ir Lejasciemā pagastā ir pirmais geokečinga punkts, tā ir tā slēpņošana. Tagad mums ir nedaudz tā ar meža vīriem pāruna. Viņš stāsta Agaris, kā mežā saklausīt putnus, kā elpot mežā pareizi, kā vērot dabu. Kā viņš pasteica, puķi jau nevajag noraut, lai viņu sajustu viņa smaržu. Vienkārši mēs par viņu varam pabrīnīties un lai viņa tur aug. Un tad mēs vēl pēc stundas dosimies uz vēl vienu avotu. Cins avots, arī pa viņu ir teika, kad viņš bija ārstniecisks un apkārtnes ļaudis braukuši ārstēties šeit. Kultūra vēsturiskā mantojuma centrā Lejasciemā tad izstāstīja nedaudz, vai nu tās ir teikas vai patiesība, vai kaut kur jau ir tur taisnība. Tad mēs viņu gribam atrast, iztīrīt un lai viņš ir pieejams. Tieši labie darbiņi, kā dabas objektu sakopšana, norādes zīmju un stendu uzstādīšana, velo braucienam piedod īpašu vērtību. Man patīk, ka pēdējos gados vēl ir šīs sabiedriskais darbs, ka mēs sakopjam tās vietas. Man tas šķiet ļoti skaisti. Kaut kā vietēji varbūt paši neaizdomājās, ka tā ir viņa vērtība. Šie visi dabas objekti, kas ir pamata avotus, mēs nesam šobrīd sakopuši. Jā. Vietējie tā kā aizmirstam pievērst uzmanību, bet vienmēr ir kāds vietējais aktīvists, kas mums parāda, kas ir jādara. Un tad daļas sameklē tās vietas, jā, un tad mēs darām. Tā kā ir milzīgs gandarījums pēc tam. Prieks taču dzīvot, kad tu kaut ko atstāji sevi skaisti sakoptu vidi. Pirmais velo eko brauciens Minies globāli notika jau pagājušajā rudenī. Tad nobraukti 40 km pa Litenes pusi. Arī tur paveikti labiekārtošanas darbi, izzināti vēstures notikumi, runāts par atkritumu šķirošanu. Tāda labāka dzīvošanas sajūta, ka tu neesi tikai patērētājs, bet tu esi arī devējs tajā vidē. Un tā kā es domāju, vispār šobrīd stilīgi būt aktīvam, būt veselīgam, būt darbīgam. Tas ir tā, man patīk, kad mums tāda laba Latvijā tā vide, ka tas ir stilīgi, nevis smieklīgi. Līdzīgs velo eko brauciens notiks atkal septembrī, taču projektā vēl paredzētas vides ekspedīcijas ar nakšņošanu teltī un sabiedrības izglītošanas kampaņa Trakais piedzīvojums mežā.